Reina uzbrukums jaudīgs, bet tā spēle tāda, man likās, tomēr tāda nedaudz pasmaga bija. Jā, tas principā ir vienīgais, par ko es šobrīd slēgt ģērtojas maļu uz rīņķa, un es domāju, līdz sezonas beigām spēlētājiem tas jau būs apnicis, ka mums ir tās nosacīt pagaidām vieglas spēles, un es jau redzēju, kādu mēs esam ieradušies tādā jautrā noskaņojumā, jā, pirms spēles, un tā nevar, jā. Tas tomēr ir, šajā līgā tā var sanākt ziepes, ja tu ierodies nenoskaņojies, un tas būs grūti, jo beigās jau atkal it kā arī plus tur 30, jā, un tādu mēs ejam uz to nākamo spēli, bet mums ir jāiemācās vienkārši iet un spēlēt un nešķirot pretinieks, un tad arī nebūs tā, jo tas viss bija uz tādu, kad visi uzgāja un apmēram varēja redzēt, mēs mēģināsim iemest vairāk nekā vienkārši ielaist, jā, un tā nevar. Tad bija arī problēmas, bija kaut -10 diezgan ilgi tikai turējās, un varbūt nebija panika, bet man bija skaidrs, kāpēc tā ir. Jā, tas vienkārši tāds nenoskaņošanās uz spēli. Pretinieku rindās arī Krišjāns Petersons labi iesāka, labi samet, un tad viņi tā sajūt laikam un turējās līdzi, un ne puikas Malečs Sigulds. Nē, protams, visi, Sigulds, Malečs un vispār visi jau nāk. Neviens jau nenāk uz spēli, tā kā es zaudēšu, netek. Viņi ceļš savā mājas zālē, viņi tā cīnījās, un es domāju, tie skatītāji, lai arī viņi zaudēja Sigulds, bet viņiem tiešām superīgi spēlečaļi, līdz pēdējai sekundē neko neatdeva, jā, un tā arī jābūt. Mums arī tādiem pašiem jābūt. Mēs nebijām, mēs ar tādu diezgan gariem zobiem, jā, un tāpēc arī tā spēle bija tāda smagrēja un daudz kļūdām, bet tas ir labi varbūt arī, jā, jo neieslīgt, tad tagad atkal bišķiņ būs jāpamostās un, jā. Sasumējot, es no aiz soliņa tur stāvot, visbiežāk dzirdēju no tavas mutes vārdu disciplīna, man tā liekas, tā, tas arī ir, laikam, īsumā, ko tu teici tikko. Un tad gaidām skatītājs piekdien jau pret Daugavpilu. Debitanti, interesanta komanda, arī tāds izteikts līderis tur ir, labs, garais, interesanta komanda, vai ne? Nezinu, ko gaidīt no viņiem. Ir bijuši pietiekami daudz spēles un ir pieejams, kad nav tā, ka nezinu, ko gaidīt. Es domāju, ļoti labi zinām, ko gaidīt, un mēs arī gatavosimies kā uz visām spēlēm, un es vienkārši domāju, ka mājas zāle mūsu sevišķi ir noteikti priekšrocība visus šos gadus. Un es domāju, ka šoreiz nebūs vēl jāmocās ar noskaņošanos. Visi būs ieradušies kaujinieciski un gaidīsim pirmo reizi Daugavpilu ciemos. Skatītājiem arī nav ko šķirot pretinieks. Jānāk baudīt basīts, vai ne? Obligātās spēles, kā es teicu, ir maz. Viņas ir maz mājas spēles un ir jānāk un jābauda atmosfēra un arī jāpalīdz kopīgi tos svētkus basketbolu Salaspilī turēt līmenī. Paldies! Paldies! Tom, man liekas, ka spēlēja, vai ne? Jau šeit Salaspils rindās mājās, var teikt. Jā, pagājuši, man liekas, ka viena jau pirmā, otrā spēle, kad pārnāca, man liekas, ka bija pret Siguldu arī. Tad es tev nejautāšu, kāda sajūta. Ko teiks par spēli divos vārdos? Ļoti slikta aizsardzība. Zin kā uzbrukumā mēs savu izdarījām, varbūt tā bumba negāja uz riņķi tik labi, cik gribētos, bet uzbrukumā tāpat mēs to izdarījām, bet aizsardzībā bišķi pa vieglu. Saki, pirms spēles jānoskaņojās vai spēles laikā kaut kādas problēmas? Es teiktu, ka tāda mazā maldakārība iet uz tevi, kaut kādus stīlus dabūt, tur bišķiņi vēl kaut ko. Un, labi, varbūt tā komanda nav tur top 2 komanda, bet viņi jau tāpat spēs realizēt to metienu un tā kļūdu viņi realizēs. Un šajā gadījumā tā arī bija, kad mēs ejam uz to pārķeršanu un nedabūjam un viņi ieliek to trojku. Un tur arī visi tie punkti savācās. Tētis labi spēlē? Nē. Nē.